oficiāli sākt. Labvakar! Labvakar! Jā, mēs esam Baiba un Dainis Stikuti, un šodienas tēma mums tātad ir par mīlestību un auglību. Un tāds jau pats, kā pats jau mums redzat, ar šīs virsraksts ir ģimenes ekoloģija. Un par ko ir stāsts arī šī ekoloģija? Kas vispār ir ekoloģija? Jūs zināt, tas ir no grieķu vārda ekos. Un ekos nozīmē mācība par mājām. Mēs skatāmies tā dziļāk, tā būtībā, kas tad ir pašas pirmās mājas cilvēkam. Tas ir mātes miesa, un patiesībā par to arī būs šīs tikšanās reizes. Un jā, mēs daudz runājam par ekoloģiju visapkārt, bet man liekas, vissvarīgākais, ar ko sākt, tā ir ekoloģija ģimenē. Tālāk. Kur tad ģimenes ekoloģija, kas tas ir? Ja tās mājas, kurā mēs dzīvojam, mēs par tām rūpējamies, un neviļus arī prasās jautājums atbildēt un sekot tādam, iekšējam aicinājumam to savu māju, kur mēs dzīvojam, sakārtot. Un, lai arī šīs lekcijas vēlāk būs vairāk koncentrēts tieši uz, varbūt tāda liksies jautājums, kā plāno ģimeni, cik viņa liela vai maza būs, tomēr primāri tas ir iepazīt sevi, iepazīt to kārtību, kāda ir mūsos no dabas radīta, un arī to attiecību kārtību, kas ir starp vīrieti un sievieti. Un pirmais, kas nāk prātā, tas ir varbūt tāds biblisks tāds teiciens, un cilvēks atstās tēvu un māti, pievienosies savai sievai un abi kļūs viena miesa. Un šajos vārdos ir ļoti daudz pateikts, un pats svarīgākais, ko es varu tur salasīt, un priekš manis, ko tas nozīmē, kā pirmkārt cilvēks ir izaudzis, pieaudzis, viņš spēj uzņemties atbildību ne tikai par sevi, bet arī par kādu, kuru viņš izvēlās mīlēt, tas ir savu sievu vai vīru, un arī tos, kas nāks viņu vidū, proti bērni. Un tikai tad, kad cilvēks ir izaudzis, spējīgs pieņemt atbildīgus lēmumus, viņš tad spēr to soli un veido ģimeni. Un tad tas mistiskais abi kļūs viena miesa ir man nelīdz galam saprotams, jo kā tad galu galā var būt, ka divi kļūst viens. Ja? Tāda ir tik ļoti atšķirīga, bet īstenībā tur ir tāds viens skaists vārds, tur jau nav teikts, ka tie divi ir viens, bet tie divi būs viens. Un kā es redzu, patiesībā jau tas ir tāds darbs visa mūža garumā. Un starp citu, man uzreiz arī ir jautājums, vai jūs esat viens? Es pārstāv redzu, ka ir sievietes uzrakstījuši šo vārdu, vai esat viens, vai tomēr divi šeit pie ekrāna, jo man liekas, tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai mēs abi, gan viena, gan otra pusīte, tā kā esam lietas kursā par šo tēmu. Un te mēs gribējām ļoti īsi pieskarties arī par vīriešu un sievietes lomu ģimenē. Jā, varbūt nedaudz stereotipis, bet jūs redzēsiet, kāpēc. Ļoti jauki. Sveiciens vīriem, jo... Arī tiem, kas tālu, bet es ceru, ka būs tāda iespēja pēc tam kopā noskatīties. Lūk, un, varat paskatīties uz saviem tiem, kas esat divitāji, tagad jums ir zināmas priekšrocības, jūs šobrīd varat paskatīties viens uz otru un, sievas saviem vīriem acīs, tā. Un kas ir viņš jūsu ģimenē? Varbūt kāds jūsu sirds ilgas, ko jūs vēlētos, lai viņš būtu, noteikti viņš arī tāds ir. Tāpēc, ka mana visciešākā pārliecība ir, ka mēs esam radīti tādi,
lai mēs to savu misiju varētu piepildīt. Un primārā misija man būt vīrietim, jā, vai sieviete, un otrais ir būt par tēvu un māti. Un tās, tās misijas nekādīgi nevar sajaukt, un mēs to varam arī piepildīt. Un mēs vēlāk parādīsim, kāpēc varbūt ir veidojusies tāds stereotipisms, ja, kāpēc mums ir nācis no paudžu paudzēm tāds uzskats, ka, piemēram, vīrietis ir ģimenes galva. Tur nav nekāds sakars ar diskrimināciju, tur nav nekāds sakars ar pārākuma par otru, bet tas tik parāda uz to, ko viņš ir spējīgs un kāpēc, to vēlāk redzēsiet. Jau arī senie grieķi jau arī, teiksim, skatoties kāds ir tas vīriešu īpašs simbols, ja, kas ar to aicinās, ir tas, ko jūs redzat šeit. Šeit redzat tātad vairogs un gulta. Un tātad tas jau parāda to, ka vīrietis ir fiziski spēcīgs, ka viņš spēj aizsargāt savu ģimeni. Un šeit ir vīriem sveiciens, un tā ir viņa lielā loma, proti sargāt savu ģimeni, sargāt savu sievu un rūpēties par viņu labklājību, jā, par tīrību, par ekoloģiju, par ģimenes. Un bulta tas ir būt nedaudz agresīvam pret kaitīgo to ārējo, jā, kas mēdz mūs ietekmēt. Arī lekciju laikā mēs aicinām domāt, ieklausīties sevi un to visu caur sevi izlaist. Un kas to var vislabāk darīt īpašā veidā, ja ne, tā man ļoti patīk, jā, ja ne sirds. Un faktiski es redzu to lielo sievietes atkal misiju tajā savstarpējās attiecībās, kad viņa to rupjo, neaptērs, to veidojumi, jā, vai vīriešu mīlestība spēj un vīriešu darbs spēj izlaist caur savu sirdi un viņu darīt pilnīgu un pilnveidot. Ja jūs redzat, ka viens ir sākums, otrs ir pilnība, un nevar teikt, ka tie ir teiksim tā, kāds ir vērtīgāks vai nevērtīgāks. Katrs ir vienmēr savā vietā. Un interesanti, kā arī grieķi, jūs redzat to simboliņu, jā, ko jūs tur redzat. Daži tur, visu, ko tur redzēja pasauli, jā, un tur kociņš otrādi, bet tas ir spogulis. Un interesanti, kā spogulis, tas nav vairāk domāts sievietei, kur viņa varētu sev skatīties un priecāt. Cik skaisti un brīnišķīgi. Tas, protams, ir, bet tas skaistums un brīnišķīgums ir domāts vīram. Un tas zemteksts zem tām attiecībām, kas tātad bulta tātad ir raida to savu mīlestību, sieva to atkal pieņem, kā spogulis sevi un raida atpakaļ. Jā, atstaro atpakaļ to mīlestību, ko saņem no vīra. Jūs redzat, cik tā liela simbioze attiecībās, cik tas liels dziļums. Man tā liekas, ka man zvana viens Jā, un ko es varētu salīdzināt, tā kā, teiksim, tur bija iepriekš minēts, jā, ka vīrs varētu būt tas arhitekts, tad savukārt sieviņa varētu būt tā kā interjeris un atmosfēras radītāja, ja vīrs bija tā kā ārlietu ministrs, tad sieva varētu būt tā kā iekšlietu ministri. Jā, un tas tur es saprotu, ka vēl kāds mums grib pievienoties, bet tas viss, par ko mēs tagad runājam, tas viss ir likts mūsu dabā. Un nākamais slaidiņš arī parāda, kāpēc tas tā ir. Un šis savukārt ir stāsts par hormoniem. Ka vīrietim jau nav šis testosterons visu laiku pilnīgi vienā līmenī, tas arī var mainīties, bet tomēr vairāk vai mazāk vīrietis ir stabils. Tā ir, tāpēc viņš ir tas, kas var uzņemties tās ģimenes laivas vadību. Un patiesībā lielā mērā arī viss šīs nodarbības šī un arī nākamās ir lielā mērā arī tieši vīriešiem, vai ne?
Bet savukārt sievieti ir pilnīgi citādāk. Sievietē jūs redzat, tie hormoni viena cikla laikā mainās tā kā amerikāņu kalniņi uz augšu, uz leju. Nekad nav garlaicīgi, vai ne? Nav garlaicīgi, ja to iepazīst un ļaujās tiem kalniņiem un dzīvot. Ja neiepazīst, tad atkal, kas vīrietim, man vismaz personīgi, ja, ir ļoti būtiski tā stabilitāte, tā noteiktība, ka es zinu, ka tagad ir tas vai ne tas. Kaut kas Es atvainojos, drusku bija pārtraukums. Tātad tas ir izaicinājums, tāds patīkams aicinājums pat drīzāk uz to kopējo ceļojumu, iepazīt viens otru dziļāk un dzīvot saskaņā ar savu dabu, vīrietim dzīvot saskaņā ar savu mīļoto sieviņu un sieviņai dzīvot saskaņā gan ar sevi, gan ar savu vīru. Otru cilvēku sev blakus. Nu jā, savukārt runājot par to testosteronu līmeni, tur atkal tāda svarīga atkāpe, ka patiesībā vīrietim šis testosterons ir augsts tieši tad, ja mīļotā sieviete blakus ļauj viņam uzņemties atbildību. Savukārt, ja viņa tā, es pati visu varu, nu īstenībā mēs jau diezgan daudz ko varam, bet tajā pašā laikā tas savukārt dod to, ka vīrietim šis testosterons nokrītās. Tā kā tas ir arī mūsu tādā ziņā izaicinājums ļaut vīrietim uzņemties atbildību, ļaut justies svarīgam un atbildīgam par to, kas notiek ģimenē. Nu jā, bet runājot savukārt par šo ciklu un to, kā mēs maināmies ciklu laikā, man patīk salīdzināt to ar gada laikiem. Sākumā ir pavasaris, jeb tas ir tas brīdis, kad sāk dominēt hormons estrogēns. Estrogēns tas ir tāds sievišķības hormons, tas tāds hormons arī, kas dod, ka mums ir daudz enerģija, dzīves prieks un āda skaista un mirdzoša. Nu jā, nu tā kā jau pavasarī, un ja jūs, teiksim, plānojat kādus nopietnus pasākumus, piemēram, pārvākšanos vai ko citu, to vislabāk ir ieplānot tieši pavasarī vai vasarā, jo tad jūs to spēsiet paveikt daudz vieglāk. Nu jā, tad pavasaris, šis laiks, kad dominē hormons estrogēns. Pēc tam nāk vasara, ja visauglīgākais laiks sievietes ciklā, un tad mēs arī esam ļoti īpašas. Varbūt, ka jūs esat arī pamanījuši, tas būtu varbūt jautājums tiem otrām pusītēm, kas klausās, vai varbūt esat pamanījuši, kas tāds ļoti īpašs ir jūs mīļotā sievietē, kad viņai ir šis visauglīgākais laiks. Viens tāds ļoti īpašs, nezinu, vai esat ieraudzījuši kaut ko tādu, ka šajā laikā mums ļoti īpaši mirdz acis. Es arī nedaudz vēlāk pieskaršos arī tīri hormonālā ziņā, kāpēc tas tā ir. Bet vēl mēs esam tāds ļoti, man liekas, maigas, devīgas, arī ļoti romantiskas šajā laikā. Un par to devību arī, jā, tad es atceros, man kāda lielāka bērna māma teica, ka jā, viņš to esat pamanījusi. Tad, ja bērni šajā laikā prasa kabatas naudu, tad viņi iedod vairāk nekā būtu varbūt citreiz devusi. Nu jā, bet šis laiks, man liekas, ir ļoti īpašs, un šajā laikā mums ir tāds īpašs vēlme varbūt pēc kādiem glāstiem vai maigumu. Un savukārt pēc vasaras nāk rudens. Ja tas ir tas laiks, kad jau ir bijusi ovulācija, nedaudz vēlāk arī izstāstīšu, kas tā ovulācija ir. Bet tātad šajā laikā jau šī ovulācija ir bijusi, un savukārt sāk dominēt cits hormons, progesterons. Un droši vien, ka jūs esat arī dzirdējuši par to, ka progesterons vēl dominē arī grūtniecības laikā. Tas nozīmē, ka, ja tajā pirmā cikla fāzē mēs bijām vairāk tādas ļoti sievišķas, tad tajā otrā cikla fāzē mēs esam tādas mātišķas, vairāk tādas rūpīgas, gādīgas, varbūt arī dažām no mums parādās tāda vēlme, teiksim, kārtot māju un sakārtot un pārkārtot, dažām varbūt parādās labāka apetīte, dažām vēlme iet iepirkties, nu katru mēs esam citādāk. Bet kaut kas tāds kopīgs ir mēdz būt, kad rudenī, un jo īpaši tai vēlākā rudenī mēs kļūstam tāds diezgan emocionālāks. Un, teiksim, uz tiem pašiem varbūt kādiem jociņiem, uz ko mēs ciklu pirmā fāzē varējām pasmieties, tad ciklu otrā fāzē mēs varam izplūst arī asarās. Nu jā, un tas viss, man liekas, ir ļoti svarīgi,
ka mēs abi to zinām un saprotam, kas tad notiek ar mums. Nu jā, un savukārt, vēl viena atkāpe par šo rudens laiku. Es atceros arī kādu stāstiņu par kādu pārīti, kur vīrietis gribēja tā savu mīļoto iepriecināt, zināja, ka viņai šis auglīgākais laiks un bija nopircis kaut ko garšīgu un kādas skaistas ziedus un atnes mājās. Bet mīļotais savukārt bija jau iestājusies otrā cikla fāze, un viņa jau šis romantiskās sajūtas jau kaut kur pazuduši, viņa tā paskatījās, skaisti jau, bet varēja jau tā netērēties. Nu jā, var gadīties arī tā. Un tad man liekas, ka ir ļoti būtiski, ka tas mīļotais cilvēks blakus saprot, kas tad ar mums te notiek, lai viņam nav tāda, kā zinat, kā ir viss šīs anekdotas, ar tām sievietēm jau ir tā, neko no viņiem var saprast. Patiesībā izrādās, ja mēs sekojam saviem cikliem, tad var diezgan daudz ko saprast, vai ne? Un tad var paredzēt, ka tas pāries, tas ir īslaicīgas problēmas. Jā, vai varbūt tikai mīlestība un pacietība, un īstenībā šai laikā mums neko daudz nevajag, lai mums būtu uzklausa un samīļo, un nekādas gudras padomas mums arī īpaši nevajag. Nu jā, un zinu, kad jau atkal pēc tam būs pavasaris, un tāds īpaši, un īpaši tāds varbūt tāds nepārāk viegls laiks, ir ir tā laiks, kad sāk atcerēties tajā bildē, visi hormoni krist uz leju. Tad gan liekas, jo mūsu ķermenis varbūt tā kaut kādā mērā katru mēnesi gaida. Varbūt, ka tomēr šoreiz tiks ieņemts mazliet, un zinām, ka tā tomēr nav, tad citreiz mēs sajūtamies nepārāk labi. Un varbūt jūs esat piedzīvojuši savā dzīvē, kad pēkšņi sāk viss krist uz nerviem. Kā mans vīrs jau kādreiz ar mani smējās, ka es staigāju pa māju un saku, ka es esmu kašķīgi. Nu skaidrs, viss ar tevi zināms, kāda tev tā cikla fāze ir. Jā. Nu jā, un kas vēl, man liekas, tāds arī, ļoti, ļoti īpaši, lai tas mīļotais cilvēks tiešām ir lietas kursā, kas tad te notiek. Nu jā, un tad pēc šī rudens nāk ziema, ir mēnešais laiks, un tad atkal sākās viss no jauna, jauns pavasaris, un atkal pilnīgi kā cits gadu laiks klāt, un pilnīgi citas sajūtas un emocijas. Nekad nav garlaicīgi, vai ne? Un var droši teikt, ka tas nav, katrs sievietes cikls nav vienāds tāds, kāds viņš ir iepriekš. Ir savas nianses, lai arī zināmas likumsakarības mēs tur ievērojam. Un pats svarīgākais, ka mēs baudām to katru mirkli, katru to atšķirību, kas ir mūsos, kas rodās, un mēģinām joprojām iepazīt viens otru. Un tas ir nebeidzams process, var teikt, ka mēs nekad neiepazīsim, kāda mēs esam, jo mēs nevaram pazīt sevi, kāda mēs pat paši nevaram pazīt sevi, kāda mēs būsim pēc gadiem 20, 30, ja? Tad šis ir tas laiks, vienkārši brīnišķīgs, ko pavadīt kopā ar savu mīļoto. Nu jā, tagad, ko mēs gribējam pieskarties, tā, protams, ir auglība, un kā tad ir ar mūsu auglību? Viņa arī ļoti cieši saistīta ar šo gada laiku. Un kāda ir tad mūsu auglība? Var teikt, jau no mācību grāmatām mēs zinām, ka vīrietis ir auglīgs visu laiku, no pubertātes brīža līdz sirmam vecumam, pie viena nosacījuma, ka viņam ir laba veselība, un vēl viens nosacījums, ka viņa sieva labi uztur pie labas kondīcijas un pats neļaujas sliktiem ieradumiem. Nu jā, nedaudz vairāk par vīriešu auglību tieši būs tēma nākamā reizē, bet pēc būtības, ka vīriešu auglība nav cikliska, viņa ir visu laiku konstanta. Tas arī ir tieši hormonu ietekmē, tas viss atspoguļojas. Turpēc sievietei tās hormonālās svārstības nozīmē to, ka viņas arī auglība ir mainīga.
Nu jā, līdz ar to patiesībā sieviete ir auglīga tik ļoti mazu laiku no sava reproduktīvā vecuma, tie kaut kur vidēji 4%. Un viņai katru mēnesi, nu būtībā katru ciklu nobriest vienu ošūniņu, kas dzīvo 24 stundas un ko iespējams apaugļot tikai 12 stundas. Iedomāties, tas ir tik mazs brīdiņš. Savukārt, ja mēs runājam par pārkopēju auglību, tad savukārt šī ir šis ovulācijas brīdis, tad ir šis maksimums 6 dienas pirms ovulācijas, ko spēj spermicīdi nodzīvot pie labvēlīgiem apstākļiem. Mēs nedaudz tālāk pieskarsimies, kas ir tie labvēlīgie apstākļi. Un ja pārēsimies, ka ovulācija ir bijusi, tad pārējais cikls ir neauglīgs. Patiesībā vienalga no mūsu tās mēneša vai vispār no mūsu dzīves ir pavisam mazs brīdiņš. Lūk, un kā tad tas ir iespējams? Es tā nedaudz izstāstīšu par to, kas notiek viena cikla laikā, bet jūs nemūstat, ja jūs pilnīgi visu arī līdz galam neizprotat, jo par to mēs runāsim vēl gan nākamo, gan aiznākamo, gan vēl pēc tam reiz arī atkārtosim kāds atsevišķi brīži no šā. Bet es tā ļoti īsi izstāstīšu, kas notiek vienā mūsu menstruālā cikla laikā. Ar menstruālo ciklu ir saistīti 4 hormoni pamatā. 2 no tiem nāk no mūsu galvas, ja precīzāk no hipofīzes, un 2 nāk no olnīcām. Un kas notiek ciklā, jūs redzat, ka sākumā tātad ir mēnešreiz, un mēs arī pēc tam nedaudz pieskarsimies, kā mēs aizpildām cikla kartes, tad tur vienmēr viņš sākās ar mēnešreiz pirmo dienu. Pēc būtības, gan tas ir tā kā iepriekšējā cikla noslēgums, bet mēnešreiz ir tās, ko katra sieviete var atpazīt, kad sākās, un tāpēc mēs vienmēr ar to arī sākam zīmēt cikla grafikus. Tad ir mēneši, visi hormoni ir zemu, un nekas nenotiek, un olnīciņas guļ. Un, ja redzat, te ir burtiņš ar S, tas ir apzīmē sajūta mums savs. Un, ja mēs skatāmies pēc gadu laikiem, jā, tad tas vēl varētu būt arī tas agrs pavasars, ka tur vēl nekas nenotiek. Un tālāk tiek sūtīts folikulu stimulējošais hormons, un mūsu olnīciņā sāk briest folikulu. Vispirms vairāk, pēc tam viens dominējošais. Un šis folikuls briestot sāk izliet hormonu estrogēnu. Redzat, estrogēns mūsu asinīs strauji kāpj. Un kā mēs varam sajust to, ka šis estrogēns mūsu asinīs kāpj? Protams, arī tur tā tīri, kā jau es minēju, pēc enerģijas, dzīvesprieka un vispārējā, bet ja mēs skatāmies tīri uz mūsu reproduktīvo sistēmu, tad notiek tāds ļoti interesants lietas, ko mēs ļoti labi varam atpazīt un novērot. Pirmais, kas notiek, sāk lēnām zemes kakliņš sāk celties uz augšu un vērties vaļā. Ne jau tā kā dzemdībās, bet pavisam nedaudz, bet to ļoti labi arī var sajust. Un ja neauglīgā laikā zemes kakliņš ir ciets, tā kā deguna gals, mēģināt kāds tās sajūtas, ja pieskarās, tad auglīgā laikā tā kā augs ļipiņi, jo tad tā sajūtas ir pilnīgi citādāks. Tātad šis zemes kakliņš sāk lēnām pavērties, celties uz augšu un kļūt mīksts, un sāk izdalīt auglīgās gļotas, kas varbūt sākumā liekas mulsinoši, kas tad tas pa brīnumu, bet patiesībā tās ir pieskāršos, kāpēc ļoti, ļoti svarīgas, lai vispār varētu ieņemt mazulīti. Un tieši šīm auglīgām gļotām ir tāda vairākas ļoti svarīgas funkcijas, par ko mēs detalizētāk runāsim vienā atsevišķā lekcijā par to, kā to novērot, atzīmēt un kā noteikt visauglīgākās dienas ciklā. Ļoti īsi. Tātad pirmais, viņām ir transporta funkcija. Jūs redzat, ir te schematiski bildītē, var redzēt, ka tur ir tādas kā transporta joslas, pa kurām šie spermicīdi var pārvietoties. Tad otrs, viņas rada sārmainu vidi. Ja normāli sievietēm aktīvi visu laiku ir skāba vidi, un tā arī vajadzētu būt, lai tur nekādas arī baktērijas vai sēnijas nevar izdzīvot, bet tā skaitā ir visi spermicīdi iet bojā, tad tieši šī auglīgās gļotas rada sārmainu vidi. Un vēl kas tāda ļoti interesanta funkcija šīm gļotām ir tās, ka viņas noglabā spermicīdus, ja tuvība ir bijis vairākas dienas pirms ovulācija, tad viņš šo spermicīdus noglabā tādās kā viesnīciņās, to varētu salīdzināt, un neļauj viņiem tālāk nekur skriet, jo tur jau vēl ošūniņi nav.
un viņi tiek viesnīciņās izmitināti, pabaroti, uzturēti pie labas kondīcijas, un tad, kad ir ovulācija, tiek sūtīts speciāls enzīms, kas šīs ļoti šķīdina, un spermicīds savukārt var doties atkal tālāk un satikt savu īsto un vienīgo ošumu. Tātad tas ir tāds divas svarīgas pazīmes, ko mēs novērojam estrogēnu ietekmē, kas liecina par mūsu auglības fāzes iesākšanos. Viens ir šis dzemes kakls sāk lēnām vērties vaļā un kļūt mīksts, un otrs parādās šīs auglīgās kļotes. Kas notiek tālāk ciklā? Vēl kas svarīgs, ko estrogēns dara, ko es nepieminēju, tas ir estrogēns dod to, ka dzemes iekšējā sieniņa endometrija sāk augt biezumā. Ja to mēs varētu salīdzināt, ja mēs gaidām ciemiņus, tad mēs šai pirmā cikla fāzē uzklājam skaistu galdautu un saliekam daudz traukus. Kas notiek tālāk? Tad, kad estrogēns sasniedz maksimumu, tiek sūtīti atpakaļ skaidri smadzenēm, ka jau pietiek šo folikulu stimulējošo hormonu. Ka jau ošūniņa nobriedusi un var sūtīt citu hormonu, jeb lutinizējošo hormonu. Un kas notiek? Tiek sūtīts šis lutinizējošais hormons. Un lutinizējošais hormons dod to, ka notiek ovulācija. Jeb kas tas tāds ir? Redzat, tas schematiski parādīts, ka ir olnīciņa, un no šīs olnīciņas iznāk ārā ošūniņa. Līgava iziet pastaigāties, jā. Jo olnīciņa nav savienota ar olvadiem. Sanāk, ka visu laiku olvadi tā kā apglāst šo olnīciņu, un tajā brīdī, kad šī ošūniņa iznāk no olnīciņas, viņa tā kā tiek uzķerta. Tad ovulācija ir tas brīdis, kad šī ošūniņa ir gatava, un gatava ir satikties ar savu īsto un vienīgo spermicīdu un nokļūst olvados. Kas notiek tālāk? Tālāk pēc ovulācijas savukārt, tajā vietā, kur šī ošūniņa ir briedusi, izveidojas tā saucamais dzeltenais ķermenītis, jeb corpus luteum. Un tas savukārt sāk izdalīt hormonu progesteronu. Redzat, šis progesterons mūsu asinīs strauji kāpj. Un kā mēs varam sajust to, ka mūsu asinīs ir šis progesterons? Viens tāda ļoti vienkārša lieta, ka mums šī sajūta, kas bija saistīta ar auglīgām kļotām, kas bija tāda izteikti slapjš slidens, pēkšņi kaut kur pazūd. Mums vairs ir sajūta drīzāk sals. Varbūt mēs kaut ko vēl nedaudz novērojam, bet sajūta jau ir pilnīgi citādāk. Kas vēl notiek progesterona ietekmē? Šis dzemes kakliņš gandrīz tūlīt ir aiztaisās ciet, ir atkal ciets un slēgts un zemu. Un dzemes kaklam priekšā izveidojas jotu korķis. Jūs redzat, arī te var schematiski arī parādīts. Un tur tie spermicīdi drūzmējās, bet nekur tālāk netiek, un viņi ir ātri iet bojā. Kas vēl notiek progesterona ietekmē? Atcerieties, ka šai pirmā cikla fāzē tad bija salikt šis galdauts ar traukiem, tad otrā cikla fāzē endometrija sāk kļūt irdenāks un bagātāks ar barības vielām, jo mēs taču gaidām ciemiņu. Un, ja to varētu schematiski, tad salīdzināt, ka visādi gardumi tiek salikt šais traukos. Savukārt šis ciemiņš tomēr nav atnācis, ja bērniņš nav ieņems, tad attiecīgi šis galdauts ar visiem traukiem un ēdamo tiek izmests ārā mēnešēžu laikā, un atkal sākās viss no jauna. Kas vēl saistīts ar progesteronu? Jūs redzat, kas te apakšā rakstīts? Ja estrogēns neietekmē mūsu ķermeņa temperatūru, tad progesterona ietekmē mūsu ķermeņa temperatūra aug. Un to mēs arī varam novērot, un tā mēs ļoti labi varam atpazīt, kad mūsu ciklā ir notikusi ovulācija. Man liekas, ka, nezinu, kā jūs nevarēja arī redzēt jūsu sejas izteiksmes, kā jūs to uztverat, bet man liekas, tas nav nekas sarežģīts, un mēs par to vēl runāsim vēl un atkārtosim, lai tas būtu pilnībā skaidrs, kas notiek ciklā un kā to var novērot. Jūs tātad, lai tas nemulsina, ja, tātad to var salīdzināt ar pulksteni, arī tikpat ciklisks. Tur ļoti sarežģīts mehānisms apakšā, izjauksiet, nesaliksiet, ja, bet tur ir pamatā 2 rādītāji, kas rāda kāds, cik ir pulkstenis, dažkārt 3. Un tas arī viss, kas tā pamatā ir jāzina mīļotajiem cilvēkiem, ja, lai spētu pateikt, kāds tad ir tagad gadalaiks. Spēt tos rādītājus saskatīt un pareizi nolasīt, kāds ir mūsu pulkstenis, kāds ir mūsu laiks un kam mēs esam gatavi vai neesam gatavi šobrīd. Un te ir kuriozi, varbūt kuriozi, ko cilvēki dažkārt
runā par šīm tēmām, par to, kas ir auglīgais laiks, kas nav auglīgais laiks, un runājot nepareizi, tomēr liekas, ka viņi kaut kā sevi apdala kaut kā ļoti būtiski. Un primāri jau tās ir, manuprāt, attiecības starp vīru un sievu, un tajās iezogās bailes. Jūs pamēģiniet iedomāties, kad mēs runājam kaut kā skaisti, cēli par mūsu attiecībām, mūsu attiecības arī tādas veidojās. Vārdam pārsteidzoši liels spēks ir. Un ja mēs runājam par mūsu attiecībām, ka mums vajag izsargāties, jo var iekrist. Šausmas un bīstamās dienas kaut kas krīt. Ja mums tagad ārpusē pie mājas ir bīstami, iet ārā, tur krīt zīles uz galvas, tiešām un sāpīgi. Lūk, un tad doma, kas tas ir? Kā mums, ko ar to visu dīt? Un tas rada, zinām, tādu spriedzi laulāto arī attiecībās. Un ir pāri liecinājuši, kas dzīvo, izmantojot tradicionālo kontracepciju, tad, ka viņa attiecībās ir kaut kā tāds, zinām, saspringums, ka tas viņus ietekmē. Un nav brīnums, jo pats lielākais, var teikt, viņa attiecībās šķērslis ir bailes. Jā, runājot par to, kāpēc, un cilvēki galu galā jūt, ka tas nav īsti viņu sirdīm, tas nav īsti, teiksim tā, viņu dabai izmantot mākslīgo kontracepciju, lai kaut kā mēģinātu ietekmēt savu ģimenes lielumu. Ja palasām instrukcijas, un reti, kurš to dara, tad mēs varam izlasīt tādus vārdus, un man tas tā kā bez mazliet tā kā melnais humors tas ir, kad konkrēti vienā šī instrukcijā bija tāda rakstīts, ka šīs zāles jāpārtrauc lietot, ja pēkšņi, iedomājieties, pēkšņi parādās daļējs vēl pilnīgs redzes zudums, un tas jau ir kaut kas drusciņ, šķebelīgi, paliek. Tad pašā laikā par to jūs neuztraucies, to mēs vairāk parunāsim kādā no citām reizēm. Jā, Dainim patīk tāds šausminīgi, var viņš lasīt to un šausmināt. Lasiet. Bet tas ir stāsts par trombiem, bet tā tas nav šodienas tēma. Bet mēs piedāvājam jums uz to skatīties drusku savādāk. Un arī runājot par vārdiem, jā. Un ja tajā bildītē pa kreisi šeit, mēs redzam, un es aicinu tā to skatīties, tā nav topošā māmiņa, tā ir māmiņa gaidībās, māmiņa, kas ir svētīta, kas jau nes savu bērnu zem sirds, un tā ir, var teikt, neatkārtojams pārdzīvojums, un bieži to tikai vīrietis var nojaust no malas, kā tas ir. Un tad tajā bildē labi, mēs jau redzam to topošo māmiņu, ja mēs tā ļoti skrupulozi pie tiem vārdiem pieejam, jo viņa vēl nav māmiņa, viņa top, viņa aug, viņa pieņemās gudrībās, un zināšanās un spējās, lai varētu sevi pilnībā realizēt kā māmiņu. Lūk, no tā mēs iziet, ka tās ir tās mūsu attiecības, tā ir tā dabiskā ģimenes plānošana, kad mēs respektējam viens otru, kad mēs iepazīstam viens otru un pazīstam. Un līdz ar to var teikt, ka tas ir tāds izredzētiem, kas vēlas mīlēt, kas vēlas iepazīt viens otru, kas ir atvērti uz mīlestību un dzīvība iespējamais bērns, kas varētu nākt patiešām kā mīlestības auglis, nevis, ka vecāki var atļauties bērnus šausmīgi, tas, ka vecāki mīlēja viens otru un tāpēc viņš radās. Tas ir tik cēli un tik skaisti, un to var tik novēlēt jebkuram bērnam, kas ienāk pasaulē. Līdz ar to tas ir pilnīgi pretēji tā domāšana, kas ir tradicionālā kontracepcija, kur bailes drusciņi nomāc, drusciņi vai kādam vairāk, nomāc to
to patieso laulātu attiecību skaistumu. Nu jā, un ko es varu teikt par auglības atpazīšanas metodēm, tad būtībā mēs tur nekādīgi neietekmējam savu auglību, bet mēs iepazīstam to un dzīvojam saskaņā ar to. Attiecīgi, vai mēs plānojam mazulīti, mēs mēģinam tā kā saprast visauglīgākās dienas, un to jūs iemācīsieties šo kursu laikā. Noteikti, attiecīgi, vai ja mēs plānojam šobrīd atlikt bērniņu ieņemšanu, tad kuras tad neauglīgas dienas mūsu ciklā. Bet par ko es gribēju vēl tā nedaudz pieskarties, tas ir nedaudz, kādas vispār tad ir šīs auglības atpazīšanas metodes. Jāsaka, tie ir divi dažādi termini. Viens ir dabīgā ģimenes plānošana, un otrs ir šīs auglības atpazīšanas metodes. Un Pasaules veselības organizācija iesaka tieši izmantot šos nosaukumu, tāda auglības atpazīšanas metodas, runājot par konkrētām metodēm, kas nosaka šīs auglīgos, neauglīgos laikus sievietes ciklā. Tieši aiz tā iemesla, kā ar dabīgo ģimenes plānošanu, kas būtībā ir ļoti skaists vārds, ka mēs mēģinam dabiski plānot savu ģimeni, bet tur ir daudz mīti. Un viens no tiem, teiksim, ja pāris neizmanto nekādu kontracepciju, tad viņi dzīvo atbilstoši dabīgai ģimenes plānošanai, ko jūs ļoti drīz varēsiet nojaust, ka tā tas nebūtu nav. Jā, tad par šo auglības atpazīšanas metožu vēsturi. Un zinātniski šīs metodas aprakstīja un izpētīja pagājušā gadsimta 20. 30. gados, tā kā jau būs drīz 100 gadu kopš tas ir noticis. Un tās pašas senākās metodas, tas pirmā bija kalendārā metode, kur tāda vesela divi zinātnieki, viens vienā valstī, otrs otrā valstī paralēli izstrādāja. Un par kalendāro metodu droši vien jūs visi esat dzirdējuši. Tad būtībā balstoties uz ciklu vēstures, mēģina aprēķināt, kuras tad ir auglīgās dienas un neauglīgās dienas sievietes ciklā. Un kā jūs arī nojaušat, ka tas visai precīzi nestrādā, jo pat ja sievietē ir tāds klasisks 28 dienu cikls, kas ir reti kurai, tad jā, vidēji ir ovulācija 14. dienā, bet ir sievietes, kurām ir ovulācija 12. dienā, un ir sievietes, kurām ir 18. dienā, un tas ir pilnīgi arī normāli. Un iedomājieties sievietei, kurai šī ovulācija ir 12. dienā, un viņa ar šo kalendāro metodu grib atlikt bērnu ieņemšanu, viņa var diezgan ātri pieteikties neplānots mazulītis. Bet turpretī sieviete, kas varbūt grib ieņemt mazulīti, un viņai ovulācija ir 18. dienā, viņa var mēģināt tā 14 dienā, un viņai nekas īsti nesanāk. Tātad šī kalendārā metode jau vairāk nedara, ja ir neregulāri cikli vai ir kādi stresi mums visapkārt, kādi jau, diemžēl, mēdz būt. Tad runājot savukārt par temperatūras metodi, tad šie zinātnieki atklāja, par ko jau mēs nedaudz runājam, ka tātad pēc ovulācijas temperatūra aug. Un tas ir tā kā visām sievietēm arī novērojams un atpazīstams, kad ir šīs pamata bazālās ķermeņa temperatūras līmenis, kas vienai varbūt ir augstāks, otrai zemāks, bet tā būtība nemainās. Tad ir pamata ķermeņa bazālās temperatūras līmenis. Un tad temperatūra aug vismaz par 2 grādu desmitdaļām. Un pēc tam turēs šajā augstā līmenī līdz pat nākamā mēneša reizēm, un tad atkal nokrītās. Ja ir ieņemts mazliet, šī temperatūra turās augstu arī visu grūtniecības laiku. Ko mums palīdz temperatūras metode? Viņa mums ļoti labi palīdz pateikt, kad ir bijusi ovulācija, un ļoti labi palīdz arī pateikt to, ka ir iestājies neauglīgais laiks sievietes ciklā. Bet šī temperatūras metode mums neko nepasaka par auglīgo laiku, kuras tās ir visīstākās dienas, kad mēs varam ieņemt mazulīti. Un tāpat viņa mums neko arī nepasaka par neauglīgo laiku cikla sākumā. Jūs mēģināsiet ieņemt mazulīti tajā brīdī, kad temperatūra aug, atcerieties, kā mēs runājam, tad jau visdrīzāk vilciens būs aizgājis un jau ovulācija būs bijusi. Tātad šī ir vēsture. Bet gribējām jums arī nedaudz pastāstīt arī par, kādas ir mūsdienu zinātniskās metodas un skolas. Tad viss tāda populārākā ir liela tāda grupa, ir ļoti novērojama skolas. Un no tām vispopulārākā ir Billings ovulācijas metode. Un Billings ovulācijas metodas būtība ir pavisam vienkārša. Mēs varam nākamo slaidu redzēt, ja tur kaut kas. Nē. Kaut kur pazudis. Kaut ko te mums te lēkā. Atvainojamies par tehniskām problēmām. Nākamais slaidiņš. Tātad Billings ovulācijas metode. Un nākamais slaidiņš, jā. Tad šīs metodas būtība ļoti labi parādīja māte Terēze.
zīmējumā šiem nabadzīgām indiešu sievietēm, tad kāda ir būtība, ka viņi tā aprakstīja to ļoti vienkārši, kad zeme ir slapja, tad tur var augt sēkliņi, kad zeme ir sausa, tad tur nekas tur nevar augt, un tieši tā arī ir. Ka attiecīgi, tad, ja ir šīs auglīgās kļūdas, tad mēs varam ieņemt mazulīti, ja nav, tad nevaram. Un tur ir dažādi veidi, kā var šos novērojumus veikt. Teiksim, viens no veidiem parādīts, kā arī šo bilingas ovulācijas metodu šos novērojumus atzīmē. Tad vēl kāda ļoti būtiska šī novērojuma sistēma ir arī šis saucamais Kreitona modelis, kas savukārt ir saistīts ar naprotehnoloģijām. Tad nākamais tāds vēl, par ko es arī neko daudz nestāstīšu, tās ir tehnoloģiskās metodas, ja ir arī iespējams iegādāties šos ciklu datoriņus, ar kuriem arī noteikti attiecīgi auglīgās, neauglīgās dienas ciklā. Arī tas ir iespējams. Bet šeit, noklausoties webināru, jūs ļoti labi paši arī atpazīsiet, kuri tad ir šīs auglīgās un neauglīgās dienas. Un tad vēl viena ļoti liela grupa ir tā saucamās simptotermālās metodas. Un tieši Birmingemas skolas pārstāvi esam arī mēs un esam šo metodi apguvuši un tālāk arī nododam jums. Un kāpēc ir ļoti būtiski, ka mēs tā stingri pieturamies pie kādas konkrētas metodas, jo katrai no metodēm ir stingri izstrādāti likumi, noteikumi, kurus ievērojot attiecīgi šo metožu efektivitāte ir spēkā. Abos virsienos, gan plānojot bērniņu ieņemšanu, gan atliekot bērniņu ieņemšanu. Un simptotermālās metodas būtība ir, kā jau pasaka pats nosaukums, tātad gan mērīt temperatūru, tātad termālās, gan simptomi, gan mēs vēl skatāmies kādus citus simptomus. Tad vēl, kas par simptotermālo, to sauc arī par dubultu apstiprinājumu metodu. Tas nozīmē, ka vismaz pēc 2 pazīmēm mēs atveram auglību pēc tā, kas sākās visātrāk. Vismaz pēc 2 mēs slēdzam, pēc tā, kas beidzās visvēlāk. Jūs atceraties tos hormonu ainu, tur es teicu par pulksteni, tur ir 2 rādītāji, tātad 2 simptomi, 2 rādītāji, un taškārt 3. vēl palīdz. Šobrīd jums tas izklausās sarežģīti, bet redzēsiet, vēl pēc 2-3 šīm tikšanās reizēm jums jau pašiem viss būs skaidrs, un jūs paši varēsiet pateikt, kas tad šie simptomi ir, pēc kuriem mēs varam atvērt vai slēgt auglību ciklā. Kādi tad tie rādītāji ir? Nu jā, tad mēs varam novērot šīs pamata pazīmes, ko arī varēs labi, jūs varat redzēt labi ciklu grafikā. Mēs jums arī aizsūtīsim materiālus, kur šos ciklu grafikas var lejuplādēt un paši aizpildīt, bet tad ciklu grafikā, ko mēs atzīmējam? Mēs atzīmējam temperatūru, ikrīta bazālā ķermeņa temperatūru, un par temperatūras mērīšanas nosacījumiem mēs jums arī vēl aizsūtīsim palasīt. Bet tā ļoti īsti, tātad tos temperatūru mēra plus mīnus vienā laikā. Mēs gan jums tālākās arī lekcijās kādā 4. reizē arī iemācīsim, kā šo temperatūru var pārēķināt, ja tomēr nav sanācis šai vienā laikā mērīt, bet vismaz iesākumam ļoti ieteicams ir mērīt vienā laikā. Tad mēs novērojam šīs zemes kakla kļotas, jūs redzat, tur ir tāda skaista tabula, kas attēlo arī šos gadu laikus, par ko mēs runājam. Pavasaris, vasara, rudens, ziema, to visu tur var redzēt. Mēs to varam novērot ar zemes kaklu, kas ir tā apakšējā tabuliņa. Bet, ja mēs varam novērot šos 2 pirmos rādītājus, ka tas nav obligāti, bet arī to mēs jums izstāstīsim un pastāstīsim, kā to var novērot un kā to var atzīmēt. Un 4. rādītājs ir ciklu vēsturi. Arī to var visas sievietes novērot un attiecīgi izmantot cikla interpretācijā. Un tad ir papildus pazīmes. Viena no tām ir ovulācijas sāpes. Varbūt kādu no jums arī kaut ko tādu ir novērojis, kā tas ir, ka kaut kādā noteiktā dienā, kas ir pavisam auglīga diena, mēs varam sajust šīs ovulācijas sāpes. Un
arī to ir būtiski atzīmēt šai novērojuma kartē, tāpēc, ka pēc tā mēs varam savādāk, mēs varbūt varam nesaprast, nu kas mums tur šodien notiek, varbūt kaut ko nelabi apēt, bet tad mēs uzreiz zinām, šī ir visauglīgākā diena. Tāpat tās vēl ir tādas papildus pazīmes, kā, piemēram, cirkstnī palielinās limfmezgls, kas, zināt, ja jūs kaut ko tādu novērojat, ka viss ar jums ir kārtībā. Tad vai nu vienā vai otrā pusē šis limfmezgls pietūks tieši ap ovulācijas laiku. Tas arī saistīts ar limfas atteci. Un interesanti, ka pietūks tieši tajā pusē, no kuras olnīcas ir ovulācija. Un tas arī tāds labs rādītājs, ka mēs teikam, zinām, ka mums ar vienu olvadu ir problēmas vai ar vienu olnīciņu. Mēs zinām, piemēram, ja mēs plānojam bērniņu šai mēnesī, tā kā ir vērts censties vai ne. Tad arī tādu pietūkumu sajūtu mēs varam novērot tieši ap ovulācijas laiku, tāpat varbūt nedaudz ar smērēšanās, kas ir tieši saistīts, taču atradīšu estrogēnu kritumu. Un tad tās pārējās savukārt pazīmes, tās ir saistīts vairāk ar otro ciklu fāzi. Protams, arī garstāvokļu maiņas, nu kā tu bez tām. Tas tā ļoti īsi par šīm simptotermālām metodēm. Bet par to mēs arī visas nākamās reizes vēl detalizētāk skatīsimies. Tad vēl es gribēju tā nedaudz pastāstīt arī par tādu tēmu, kas parasti vīriešiem patīk statistika, ja? Nu, tas tāda drošībai, kad vienmēr tāds, tas arī nāk, šis termins nāk no kontracepcijas pasaules, kāda ir drošība, kādas ir garantijas. Tas, teiksim, runājot tieši tajā gadījumā, ja pāris šajā konkrētā mēnesī vai konkrētā brīdī neplāno bērniņu ieņemšanu. Tad mēs runājam par Perle indeksu. Jā, kas tātad pēc definīcijas tas nozīmē, ja pāris dzīvo ar konkrētu ģimenes plānošanas metodu izmanto, un iestājas grūtniecība šīs metodas dēļ, gada laikā. Un tad cik procentu sieviešu iestājas grūtniecība. Un to raksto tas Perle indeks. Un šeit jūs redzat ļoti daudz pētījumus, ir senāki, ir jaunāki. Un pamatā, ja stingri pieturās pie metodes un izmanto visus nosacījumus, vienalga, kuras arī skolas tā metode būtu, vai tā būtu šitas rādījums par Billings metodi vai arī simptotermālās metodas, kur arī pārējo izmanto, tad tas Perle indeks ir ļoti zems, tuvu nullē. Tas ir metode, bet skatieties, te ir vēl, šim pēdējiem pētījumiem, diemžēl, šis nebija atsevišķi Perle indeksa metodei un lietotāju kļūdai, bet tātad metodas kļūda būtībā ir nulle vai ļoti tuvu tam, un to mēs arī varam teikt pēc saviem jau diezgan lielās pieredzes, jau daudz gadu garumā arī konsultējot pāris un vadot kursus, ka mēs nevienu metodas kļūdu nezinām. Lietotāja kļūdas gan pa kāda ir. Un kas tad ir tā lietotāja kļūda? Lietotāja kļūda, tur var būt vairāki varianti, bet visbiežāk ir tā, ka tā ļoti stingri jau tas likums neievēro. Jūs redzēsiet, ir konkrēti ļoti precīzi likumi, kurus ievērojot, tad mums šī efektivitāte ir ļoti augsta. Bet tas ir katra pāra lēmums, cik viņi tā kā stingri vai netik stingri ievēro šos noteikumus. Jo to jau nevar ierobežot, un nav arī mūsu mērķis teikt, dzīvoja tieši tā. Vienīgais varam pateikt, izmanto konkrēta metode pilnībā, tad iespēja tikt pie bērniņa ir vai nu 100%, vai nu nav 100%, ja tieši ir mērķis ieņemt bērniņu. Jūs redzat, ka pāri, teiksim, tā lietotāja kļūda, piemēram, šitas te, kad ir metoda kopā izmanto ar barjeru metodu, tipiska lietotāja kļūda, domājot, ka izmantojot kaut ko papildus, tad nodrošināsimies, bet īsti tā nav. Ir pārtrauktais dzimuma akts, prezervatīvs tomēr nedod to efektivitāti visauglīgākajā laikā tādi, kādi, tur reklamē. Jā, tagad, ja mēs stingri ievērojam šo metodi, tad ir tā, ka, ja mēs neplānojam mazulīti, tad attiecīgi neauglīgā laikā, protams, mums nav nekāda ierobežojuma tuvībā, bet auglīgā laikā mēs atturamies no tuvības.
Bet, ja mēs šajā auglīgajā laikā mēģinām izmantot kādu citas metodas, kā Dainis minēja, piemēram, to pašu prezervatīvu, tad uzreiz šis perla indeks ir augstāks. Nu jā, bet vēl par lietotāju kļūdu, ko es gribēju teikt, kad mēs bijām arī starptautiskā konferencē, kur tika prezentēts pētījums par to, tad kas tad ir tās lietotāju kļūdas, nu kā viņas vispār radušās. Un tad izrādās, ka visnotaļ liels procents no šīm lietotāju kļūdām ir, kā to nodefinēja, neapzināta grūtniecības meklēšana. Jā, ka pāris tā kā no šajā mēnesī konkrētā nepārnā mazliet, bet, nu, viņi tā apzināti tās robežas pārkāp un apzināti šīs robežas pārkāpa un arī nesaskatīja tur kādu lielu problēmu, tas mazliet tomēr piesakās. Un redzat, kā tur ir milzīga atšķirība, teiksim, ja no tā, ja, piemēram, pāris izmanto kādu no kontracepcijas metodēm. Un kas vēl ļoti būtiski, teiksim, ar šādā situācijā šis pāris nebūs darījis neko tādu, lai mazliet, lai kaut kā kaitētu iespējami ieņemt ar mazliet. Tātad tas bija par efektivitāti bērnu ieņemšanas atlikšanai. Ja mēs skatāmies efektivitāti savukārt pretēji, bērniņu ieņemšanai, tad arī tas ir, to mēs redzam arī pēc kursiem, ka īstenībā šī metode ļoti labi palīdz arī tiem pāriem, kuri vēlās ieņemt mazulīti. Pats pirmais jau atrast tās visauglīgākās dienas ciklā, un tas var būt ļoti atšķirīgi dažādiem pāriem, jo ir pāri, kuriem tiešām šīs auglīgās dienas ir diezgan daudz, ir pāri, kuriem viņas ir ļoti maz, vai pat varbūt šīs auglīgās kļūdas var novērot, teiksim, tikai reizi pāris mēnešos, un, teiksim, netīšām trāpīt uz šīm visauglīgākām dienām ir gandrīz neiespējami. Jo tur ir vēl cits, teiksim, stāsts, bet par to arī minēs kādā citā reizē, ja, piemēram, mēģina mazliet ieņemt katru dienu, tas savukārt šie spermicīdi nepaspēja nobriest, un vienalga šis bērniņš nepiesakās. Mums ir ļoti pozitīva arī pieredze pēc kursiem, piemēram, vai tāpat neko citu nedarot, tikai atrodot šo visauglīgāko laiku ciklā, pāris, kuram vairāk kā 10 gadus nebija pieteicies mazulīts, viņš šo kursu laikā pieteicās. Bet nevienmēr tas tik vienkārši, citreiz ir vēl jāiegūt kāds neliels pūles, lai šos ciklus sakārtot. Lai gan ļoti bieži, starp citu arī tā, ka sākot šos ciklus novērot, viņi sāk lēnām sakārtoties. Kā jau saka, ļoti daudz, kas ir mums galvā, un, ja, teiksim, pirmais cikls izskatās tāds diezgan vispār nekāds, tāpēc jūs arī nenobīsties, ja, teiksim, šos pirmos ciklus, ko jūs novērosiet, viņi izskatīsies varbūt nedaudz dīvaini, neatbildīs tiem mācību grafikiem, ka mēs jums dosim. Tad zināt, ka varbūt jau otrais vai trešais jau būs pilnīgi citādāk. Parasti ar 3 cikliem pietiek, lai iepazītu sevi un spētu orientēties. Jā, tas visos simptomos un kas tad mums notiek. Bet tāda arī, ko es vēl gribēju piebilst attiecīgi par šo tēmu, mēs 14. oktobrī tiem pāriem, kuri vēlās ieņemt mazulīti, un arī šos kursos tieši tādu mērķi es ieteiktu arī pieteikties tādai atsevišķai lekcijai, ko vadīs mūsu speciāliste Anna Suhānova, kas ir tieši specializējusies par šo tēmu. Par to, kā sagatavoties bērniņu ieņemšanai. 14. oktobrī būs atsevišķs webinārs. Un tāpatās ļoti iesaka arī šiem pāriem šo webināru, kas mums būs 10. novembrī šo kursu ietvaros kā papildus nodarbības par uzturu. Jo tas patiesībā liekas, nu kas tur tāds, vai tad tas ir tik svarīgi, ko es ēdu, bet izrādās, ka tieši ar uzturu var koriģēt diezgan daudz auglības problēmas. Ir kaut vai šie paši fitoestrogēni, kuriem mēs varam palīdzēt uzlabot šo kļotu stāvokli un vēl daudz kas cits, vai, piemēram, celt progesteronu līmeni. Tā kā tas viss ir iespējams, tas nav nekas sarežģīts un pavisam vienkāršām dabiskām metodēm mēs to varam izdarīt. Tu man pašķīri nākamā, bet es gribēju vēl par iepriekšējo šo, un arī kas ir svarīgs jautājums par to, kā palīdz mums auglības atpazīšanas metodas mūsu veselībai. Un jūs jau redzēsiet un arī nojaušat, ka īstenībā pēc tiem cikla grafikiem mēs ļoti daudz ko varam pateikt par sevi,
par to, kā mūsu ķermenis darbojas, un patiesībā tas ir ļoti, ļoti interesanti. Jūs redzēsiet, man, piemēram, tas bija milzīgs atklājums, tas jau bija daudz gadus atpakaļ, kad es sāku novērot sevi, cik skaisti un interesanti darbojās mans organisms, un kā tur ar tādu cikliskumu un regularitāti tur kaut kas notiek. Nu jā, un ja mēs saka, savukārt daudz ciklus novērojam, mēs varam ļoti labi pateikt, ja kaut kas var būt, kaut kas nav kārtībā, ja visu laiku bija tā, un tagad pēkšņi kaut kā citādāk. Tad arī šīs metodas var izmantot tie neregulāri cikli, to jūs arī redzēsiet, par to mēs runāsim un skatīsimies ar kopā mācību grafikus. Un šo metožu izmantošana aizņem tik daudz laika, cik izmērīt temperatūru. Tas atkarīgs, protams, kāds jums ir termometrs. Ar dzīvesudrabu ir ļoti precīzi, bet tas būs ilgāk. Ar digitālo termometru, tas ir maksimums minūte, lai mēs izmērētu šo temperatūru no rīta. Un tad pa dienu novērot, kāds mums tur tās sajūtas ir, un tur patiesībā pat kaut kā ļoti speciāli novērot nevajag, par to mēs runāsim vēl pēc pāris nodarbībām, bet vienkārši piefiksējot sajūtas, kas mums dienas laikā ir, un tās arī atzīmējam novērojam kartē. Lūk. Ko tad vēl tas dod? Pāriem, kas iepazīst sevi un vēlās bērniņu ieņemt, var nedaudz paeksperimentēt. Bet es par šo es gribēju piebilst par to, kā varētu tās lomas sadalīt ģimenē. Jo man patika tieši, kad mēs dalījāmies, mums tikko nesen noslēdzās iepriekšējais webināru kurs, un tam mums bija ar vienu dienas tikšanās, kuri tur varēja atnākt. Un mums bija tāds ļoti jauks dalīšanās, un tur viens pāris stāstīja, ka viņiem vīrietis ir par visu jūtās atbildīgs. Un viņš iedod sievai no rīta noteiktā laikā termometru, saka, tu tur izmēri, un bez tam viņš paprasa, ko tu tur novēroji, un visu smuki atzīmē kartē. Un jā, viņš īstenībā ar to jūtās ļoti labi, un sieviņa arī. Tā kā jūs varat tādu modeli izvēlēties, bet biežāks modelis gan ir tāds, ka tā kā sieviete pati novēro un atzīmē tajā ciklu kartē, ko viņa ir novērojis. Bet kas, man liekas, ir ļoti būtiski, ka, lai mīļotais cilvēks kā minimums zina, kur tā karta ir un ko es tur varu redzēt un kā es to varu interpretēt. Nevis tikai pajautā, tad šodien ko? Var vai nevar? Vai vajag vai nevajag? Tā kā... Stops jautājums. Var vai nevajag? Pēc mūsu kursiem nav tādas dienas, kad nevar. Katru dienu var. Pāriem pašiem par to ir jāizlemj. Jo tas, kas būs sagaidāms, ir diezgan labi nolasāms arī no kartas. Par ko es gribēju teikt? Neliela atkāpe. Mēs tā ļoti atslodzē. Tagad jūs varat droši paskatīties viens uz otru vēlreiz. Ir daži pētījumi, kas arī balstoties uz simptotermālām metodēm saka, ka var pat izvēlēties bērnu dzimumu. Ja kādam pēkšņi dzimst tikai meitas vai tikai dēli, tad nelielai dažādībai vajag paeksperimentēt. Redziet, cik tas ir jauki. Ja? Jums varam arī šo procesu nedaudz tādu interesantāku padarīt. Jā, tas gribēju izstāstīt, tad ļoti īsti, kā tas tur notiek. Un, ja mēs skatāmies arī mikroskopā, tad tie vīrišķās informācijas nesēji, redzat, tu var parādīt, jā, tie Y chromosomas nesēji arī ir tādi spicāki un ašāki. Un, ja tuvība ir ovulācijas brīdī, vai pavisam tuvu tam, tad ir lielāka varbūtība, ka tie spicākie un ašākie ātrāk nokļūs līdz ošūniņai un tiks ieņemts dēliņš. Savukārt meitenītes ir, redzat, arī tādas bišķi apaļīgākas, tādas bišķi lēnīgākas, bet toties izturīgākas. Un, ka ja tuvība ir vairākas dienas pirms ovulācijas, tad savukārt šie puisīši jau būs aizskrējuši, aplausušies un gājuši bojā, un tad tā meitenīca tā lēnām atnāks un varēs tikt ieņemt meitiņu. Bet tā, protams, ir varbūtība, un runā tikai par kādu varbūtību, piemēram, ir normāli 50/50, tad šajā situācijā varbūt 70/30, bet tāpatās, kā saka, Dievam vienmēr ir vieta, kur iejaukties.
Un, teiksim, mēs apzināti plānojām, ka meitiņas, 2 pēdējos dēliņus, bet tomēr pieteicās mums dēliņi, tā kā jūs varat pamēģināt, un ir arī pieredze, ka var palielināt šo varbūtību, bet tāpat tās garantijas nav. Garantijas mēs arī nedodam. Šī gadījumā pats lielākais, ko vajadzētu, tas, uz ko jākoncentrējas, netik svarīgi meitiņa vai dēls, bet svarīgi, ka tas ir mūsu bērns un ka tas ir mūsu mīļotais bērns. Un šī gadījumā... Kā gan savādāk. Jā, kā gan savādāk. Tā kā, lai jums veicās, viens vai otrs, abi būs labi. Bet, starp citu, ja jums ir vēlmi, mēs labprāt gaidītu pēc tam atpakaļ saiti, kā tad jums ir sanācis? Jā. Jums ir tāds. Tātad, īsts kopsavilkums par to, ko mēs varam iemācīties kā pāris, apgūstot auglības atpazīšanas metodas. Kā darbojās mūsu ķermenis, sievietes, vīrietis. Par vīrieti gan mazāk te runāsim, bet tas arī saistīts arī tajā par uzturu runājot. Arī tas ir būtiski svarīgi arī vīriešu veselībai un auglībai. Ja? Tas ir nesaraujami. Kaitīgi ieradums, neveselīgs ēdiens ietekmē mūs abus. Tātad, kā varam maksimāli palielināt bērniņu ieņemšanas iespēju? Tas īpaši svarīgs pāriem, kam liekas, ka ir grūti. Bet pēc tam mēs saprotam, ka tikai mainot dzīves ritmu, dzīves stilu, jau ļoti daudz ko var izdarīt. Tātad, tas nekaitē ne mūsu veselībai, ne ieņemtā bērna veselībai. Ja? Praktiski nav blakus efektu. Un tas der mūsu visā dzīves laikā, gan barojot bērnu, gan tojoties no auglības noslēguma laika, sievietes noslēguma, proti premenopauzē. Jā, un šī kursa ietvaros mēs piedāvājam arī vienu lekciju tieši par pēcdzemdību periodu, par auglības atgriešanos pēc dzemdībām, kā papildus kursu. Tā kā es pieļauju, ka lielai daļai no jums tas varētu būt aktuāls vai nu šobrīd, vai pēc kāda laiciņa. Bet par premenopauzi mēs arī piedāvāsim jau pilnīgi atsevišķas lekcijas, jo es saprotu, ka šī tēma vēl daudziem tomēr nav aktuāla, bet te būs tāds lekcijas, ka arī šīs simptotermālā metode var izmantot arī šajā dzīves periodā. Lūk, un tad, pirms aicināt tātad iet šajā ceļojumā, tad interesanti, kā tad citiem veicās pāriem, kā tas ietekmē viņu attiecības, jā, jo tas ir pats svarīgākais un pats būtiskākais, ko mēs, teiksim tā neredzamā aizberga daļa. Interesanti, ka ir pētījumi daži bijuši un viņiem diezgan pozitīvs, teiksim tā, rezultāti pat pāriem, jā, kas dzīvo atbilstoši savai auglībai, ka tas veicina savstarpējās attiecības, un tas ir lielākai daļai vairumu. Nav teikt brīnums, kāpēc tā, tāpēc, ka, ja nav par ko īsti runāt, vismaz viena tēma ir, kas viņus piesaista, un viņi sāk runāt. Par savu auglību, par saviem grafikiem. Pasties, cik man skaists temperatūras kāpums. Jā, lūk. Mēs varam nolikt nost tādu sociālo tīklu kaut kādu, kur mēs savu laiku esam pievērsušies, ja, bet skatīties, kas mums šeit ir. Līdz ar to pamazām tās viena tēma, otra tēma, ja, tas atšķirtina tās mūsu attiecības un viņas attīsta citā gultnē. Lūk, tuvības mirkļi arī ir patīkamāki, un viena iemesla pēc, tāpēc, ka tie ir svētki, un kārtīgiem svētkiem nepieciešams sagatavoties, un ja pāris gatavojās uz to mirkli, uzkop sevi, uzkop savu namu, ja, un tad arī baudas ir. Un tas tā diezgan paradoxāli, bet cilvēkiem ir tā, ka, ja mums kaut kā trūkst, tad mēs patiesi spējam novērtēt tā vērtību un labumu, un uz to tad arī tiecamies, un mūsu sirds arī pēc tā ilgojās. Par to, kas ir pēdējais 3. punkts, ka tuvība ir pat biežāka nekā tradicionālas kontracepcijas lietotājiem.
daudz nekomentēšu, bet vienīgais tāds, ka, ja palas tās pašas instrukcijas, viens no biežākajām blaknēm ir proti libido kritums. It kā var? Jā, negribās. Labi. Un, ja sievietei ir tāda sajūta, ka viņai šī vēlme vispār nav, vai otrādi viņa jūtās kaut kādā mērā izmantot, viņa jau atradīs visāds iemesls, kāpēc viņai galvas sāp vai vēl kāds cits, vai kāds cits attaisnojums, kāpēc viņai tuvība jau nu nekādi tieši šodien. Nu jā, un tāds milzīgs skaistums patiesībā ir šī dzīvošana atbilstoši šiem dabiskiem ritmiem, jo tas, man liekas, sevišķi sievietē ļoti, ļoti svarīgi, ka tu redz, ka tavs mīļotais cilvēks tevi ievēro, tā kā respektē gan tavu sievišķību, gan tavu auglību. Un tad man liekas, arī tie tuvības brīži kļūst ļoti īpaši, jo jā, ir ok, arī spontāns attiecības, bet man liekas, sievietē ļoti būtiski tieši šī tāda gatavošanās tuvībai. Mēs zinām, kad būs, un tad spējam uzplaukt tā kā skaistas sieti. Un, jā, man liekas, ir būtiski, ka, teiksim, vīrietis ar mūsu kopējiem labumam ir gatavs atteikties arī no kādiem tuvības brīžiem, lai pēc tam atkal izbaudītu to kopā, un tad īstenībā sieviete jūtās, man liekas, daudz savādāk novērtēt, nevis tikai tā kā kaut kāds seksuālās iekārtas objekts, bet tu sajūti, ka tev mīļotais cilvēks mīl arī visādā citādā veidā saredz tavu dvēseli, tavu iekšējo pasauli un mūsu kopējo tālāko labumu. Tā kā tas ir medus mēnesis, dzīvojot atbilstoši šiem dabiskām ģimenes plānošanas metodēm, katrs mēnesis mūsu dzīvē var kļūt kā medus mēnesis. Mums ir kāds atturības brīdis, jebkurā gadījumā, vai mēs plānojam bērniņu vai nē, mums ir kāds atturības brīdis, un pēc tam ir atkal satikšanās, kad mēs varam izbaudīt šo būšanu kopā. Un ir arī vairāk pētījumu, kas pierāda, ka tieši pāri, kas dzīvo atbilstoši šīm metodēm, ir ļoti stabili savās attiecībās. Tev vēl kāds komentārs par šo tēmu? Kaut kā ātri nostāstījām. Bet tas, man liekas, arī jā, tas ir ļoti tāds skaists bonus, kas nāk līdzi apgūstoši šīs auglības atpazīšanas metodas. Un varbūt tās, ka jums uzreiz ir kādi jautājumi, ko jūs droši varat rakstīt, un mēs par to laiku paralēli varam arī izstāstīt, kas tad ir gaidāms nākošās tikšanās reizes. Tad jau pēc nedēļas būs tēma vēl detalizētāk runās par tiem pašiem hormoniem, tik laikā pieskarsies gan vīrieši, gan sievietes auglībai, un jā, šī būs viena no tādām arī retajām reizēm, kad tiks runāts arī par vīrieti un par viņa auglību. Un jā, vēl vien tā reize būs arī tā speciāli tieši būs par kā sagatavoties bērniņu ieņemšanai, ja jūs to vēlaties apmeklēt šo webināru. Tad būs nākamā reize, tad pēc tam trešā nodarbība, tas būs jau vēl pēc 2 nedēļām, 20. oktobrī būs par temperatūru, par to pašu, ko es jau nedaudz sākumā ieskicēju, ka šī temperatūra aug šai otrā cikla fāzē, bet mēs runāsim gan par to, kā pareizi viņu mērīt, kā viņu interpretēt, ko tad mēs tur esam izmērījuši. Un izpaudīsies tā, ka mēs jums jau iepriekš aizsūtīsim tos grafikus, pēc kurus mēs rādīsim, kā interpretēt, tie būs mācību grafiki, un mēs tad kopā ar jums šīs līnijas vilksim un kopā interpretēsim šos grafikus. Tad pēc tam sekos arī nodarbība par gļotām un to nozīmi, arī par dzenes kaklu un arī par to, kā noteikt visauglīgāko laiku ciklā. Un tad šajā nodarbībā, 4. nodarbībā, mēs arī iemācīsimies, kurā brīdī sākās neauglīgais laiks ciklā. Pēc tam jau 5. nodarbībā mēs runāsim gan par to, kā pārēķināt temperatūru, gan arī par to, kāds tad ir neauglīgais laiks cikla sākumā. Un patiesībā jau pēc šī 5. nodarbības jūs jau visas tās pamatlietas zināsiet un mācēsiet jau grafikas interpretēt. Pēc tam būs 2 papildus izvēles webināri. Viens būs par uzturu, kas arī īstenībā es iesaku, ka tas ir ļoti interesanti tieši, kā mēs ar uzturu varam ne tikai savu auglību ietekmēt, bet vēl vairāk arī to, kā mēs jūtamies, kāda mūsu enerģija, dzīvesprieks un vispārējais. Un tad būs atsevišķi ar webināru par pēcdzemdību cikliem, tas tā kā atgriežās auglība.
auglību pēc dzemdībām. Un tad pašā noslēgumā būs klātienes nodarbība. Tur gan mēs jums arī vēlreiz uzrakstīšu, kuri no jums plāno būt šo klātienes nodarbību, jo piesakoties tātad šim kursam diezgan daudz bija norādījuši, ka viņi tomēr klātienē nebūs. Bet īstenībā tā klātienes nodarbība bija ļoti interesanta. Teiksim, mums jau pēc iepriekšējiem kursiem, kas mums bija paši pirmie, webināru veidā satiekoties, tad beidzot redzēt viens otru vaigā un tad arī padalīties, kā tad mums ir gājis, kas ir vēl bijis neskaidrs, un tur vēl divas svarīgas tēmas būs. Viena būs arī nedaudz par kontracepcijas blaknēm un bioētiku, un otra, kas man liekas ļoti interesanti par mūsu seksualitāti, arī dažādos šais gadalēkos. Un tad mēs arī būs tā kā dalīšanās, ko katrs iegūs. Bet, ja jūs gadījumā šo pēdējo reizi netiksiet klātienes, tad arī tā tik ierakstīt un jau varēsiet noskatīties šīs lekcijas. Jāsaka, ka visas nodarbības arī šo ieskaitot, viņas tiek ierakstītas, un mēs jums visiem aizsūtīsim tās, iespēju noskatīties vēlāk uz e-pastu. Tā kā, ja jūs redzat daļēji vai netiekat uz kādu no nodarbībām, tas, lai tas nav jums par iemeslu noskumt, ja, tā kā jūs visu varēsiet redzēt un neko patiesībā nenokavēsiet. Nokavēsiet to, ka nevarēsiet čatā uzrakstīt, bet citādi ne. Tad te bija vēl daži jautājumi, no Ievas, tad cik ilgs laiks nepieciešams, lai šo metodu apgūtu? Apmēram 3 cikli. Un šo 3 ciklu laikā jūs jau pilnīgi noteikti zināsiet un sapratīsiet, kas ar jums notiek, bet arī mēs ceram, ka caur šiem webināriem jums tiks dot arī šie mācību grafika interpretācija, ka jūs tās pamatlietas jau caur šo sanāk bišķi vairāk kā mēneša laikā, pusotru, jūs jau būsiet apguvuši. Un kāpēc mēs arī šo pēdējo nodarbību esam ielikuši tā kā jau nedaudz vēlāk, tieši tas, lai jūs paspētu novērot vismaz vienu ciklu, tur sanāk pusotru ciklu, tātad, lai jūs varētu arī par to saprast. Tad vēl kāds te par to kļotu, par kļotām, jā, var tā būt, un par to mēs arī skatīsimies kāds konkrēts grafiks, ka varbūt kļota, bet nenotikt ovulācija, var tā gadīties. Bet parasti pēc visauglīgākām kļotām šī ovulācija seko. Bet varbūt ir arī, ka mēs skatīsimies ar atsevišķu gadījumus, kad ir kādi stresa cikli, kad tādās gadījumā varbūt, ka it kā parādās auglīgās kļotas, šis estrogēns kā, bet tomēr netik daudz, lai būtu ovulācija. Un tad atkal vēl pēc kāda laika tad tiešām ir ovulācija. Bet jūs redzēsiet arī novērojot šos grafikus, jūs ļoti labi redzēsiet un atpazīsiet. Jā, un ja ir kaut kāds atsevišķs, teiksim, tā kā te minēts policistisko ulnītes sindroms, jā, tas ir tāds speciāls gadījums, par to droši vien, ka mēs arī individuāli varam sazināties bet arī, protams, ciklus novērot un saprast, jo tas var būt ļoti, ļoti atšķirīgs. Šis sindromam var būt ļoti dažādas tās pakāpes. Bet ciklus var tāpat novērot un novērojams veikt, un pēc tiem, starp citu, var ļoti, ļoti daudz ko pateikt, kas te mūsu ķermenī notiek. To es arī kā mediķis varu teikt, ka cikli ir ļoti, ļoti labs diagnostikas rīks, ka pēc tā mēs ļoti, ļoti labi ko varam pateikt. Nevis kaut kādā, piemēram, kā hormonu analīze, mēs vienā tikai dienā nododam, piemēram, kādas tajā dienā tie hormoni. Bet šeit mēs redzam to dinamiku visu ciklu garumā. Te ir jautājums tātad par aplikācijām vai teiksim, salīdzinot ar mūsu Excel tabulu. Var visu lietot, nekas nav aizliegts, un viņas arī tomēr balstās uz līdzīgiem faktiem. Labums ir tāds, izējot šos kursus, mēs saprotam, kas ar mums notiek. Mēs īsti nezinām, kas tam lācītam vēderā, kāpēc tās attiecīgi sarēķina vienu vai otru iesaka. Un tāpēc ir labi zināt, sekot līdzi un spēt papildus interpretēt vai paskatīties, kādas ir tās varbūt atšķirības pieraksta ziņā un kā tas interpretē mūsu stāvokli. Tā kā, jā, kā bija jautājums, vai vērts zīmēt Excel tabulā, es domāju, ka tās ir vērts zīmēt vismaz šo laiku, kamēr mēs kopā
ejam cauri šīm mācībām, kamēr mēs kopā interpretējam grafikas, jo tad jums būs vieglāk sekot līdzi tam, kā mēs interpretējam šos mācību grafikas. Un pēc tam tos tālākos mēnešus jau paši sajutīsiet, vai jums ir ērtāk zīmēt šeit. Tur arī dažādi varianti, mēs arī nedaudz pieskarsimies, varbūt aizsūtīsim jums uz e-pastu informāciju, vai nu zīmēt Excelā, vai ar roku, izdrukājot šīs kartas, vai arī online, arī šeit ir iespēja online zīmēt. Tad pēc tam jūs tālāk sajutīsiet, kurš tad jums ir vislabākais. Bet varbūt sākumā apgūstot nav slikti, ja mēs tā kā tai standarta, ko mūsu piedāvātajā šīs Birmingemas skolas simtotermālās metodas cikla grafikā to atzīmējam. Un pēc šīs nodarbības mēs ar visiem, kas ir pieteikušies, aizsūtīsim gan šo prezentāciju, gan vēl dažus citus materiālus. Un arī dažus jautājumus tieši par to, ko mēs šovakar runājam. Un pēc katras šīs nodarbības būs kāds neliels mājas darbiņš, un tas mājas darbiņš ir tiešais tā iemesla, lai mēs saprastu, ka jūs visi esat sapratuši, ka jums viss ir skaidrs. Būtu tā atpakaļsaite, bet mūsu pozitīvā pieredze ir tāda, kad arī klausoties, it kā attālināt šīs lekcijas var ļoti labi šo metodu apgūt un veiksmīgi arī diplomu nopelnīt. Jo, ja visi šie mājas darbi ir izpildīti, tad arī noslēgumā mēs vai nu izsūtīsim pastu vai nodosim rokās arī skaistas diplomas, ko jūs šo metodu esat apguvuši. Un tas tiešām nav sarežģīti. Jūs redzēsiet caur šīm dažām reizēm, būs jums lielākā daļa arī skaidrs. Te bija jautājums, kā tad ir ar cikliem pēc dzemdībām. Temperatūru, sevišķi ir vērts varbūt tās novērot, ja ir tāda situācija, ka jums ir tāda nojauta, ka jau drīz tā ovulācija varētu būt. Jo, principā, ko temperatūra dod? Šī temperatūra dod to, ka mēs varam ļoti precīzi novērot, kad mums ir bijusi ovulācija. Un tad tas būs uzreiz rādītājs, un to jūs uzreiz varēsiet saprast, ovulācija ir bijusi. Bet pēcdzemdību periodā, par to mēs pieskarsimies nedaudz vēlāk, vissvarīgākais ir tieši šis ļoti simptomu novērošana, kas mums liecina, ka mums šis estrogēns mūsu asinīs kāpj. Un līdz ar to varētu jau drīz sekot ovulāciju. Ja jums vēl ir kādi jautājumi, jūs to droši arī varēsiet rakstīt uz e-pastu. Tad arī rakstu jautājums. Tad paldies par jūsu uzmanību, un tad tiekamies vispirms jau pa e-pastu starpniecību, un pēc tam jau pēc nedēļas atkal vēl vienā webinārā.